The coolest and crutest radio show in Latvia. Coolest FM. Nu, ir viens žiperīts, viens enerģiskais spridzeklīts te pie mums ciemos. Grupa Kaut Kaila un Kristīna Pāža. Kristīna, čau! Labu rītu, Kristīna! Pagājuši, kad beidzot esmu šeit. Man tāds prieks. Nu, pasies, kā man sagaidas atbrauc. Man pabaro siermaizīt, uztais kafiju. Nu, tik forši pie jums. Nu, vienīgais no nedēļas dienām visām, kad izvēlēties atbraukt, šī laikam ir vienīgā, kad nespīdēs saule. Nu, tā izskatās, bet man patīk arī šāds laiks. Bet vienmēr laba ideja ir kuldīgi aizķerties ilgāk, ja tāda iespēja, mēs aicinām palikt kaut uz nedēļu. Te ir skaisti. Nu, Rudens sāk labprāt, iestāties. ja būtu laiks. Un nebūs jau tā, ka tu neatgriezīsies koncertūras ietvaros, par ko mēs parunāsim, jā? Tu būs arī šeit, mūsu mīļajā pilsētā, pašā Kuldīgas vidienē, Kuldīgas vidienē. Nu jā, arī tā var teikt. Mēs jau tā esam. Kurzemes vidienē, Kuldīgas vidienē, viss notiek. Kristīna, kā tev iet un kāpēc puiši tev pametuši vienu? Sveiciens kolēģīšiem. Nu, ir tā, ka mēs vakardienā ieradāmies Liepājā, lai sāktu mēģinājumu procesu akustiskajai tūrei kopā ar Martu Kauliņu Pelnēnu, kas mums piespēlēs. Viņa ir sitam instrumentālista. Un tad puiši kopā ar Martu šobrīd jau aktīvi mēģina, un tad es tiku deleģēta kā grupas seja, protams. un prieks, ka sanāca atbraukt. Nu, kopumā vispār iet ļoti labi. Nav bijis laiks īsti atvilkt telpu, jo vasara bija ļoti spraiga, ļoti darbīga, ļoti ražana. Tas mūziķiem parasti liecina par visu kārtībā. Jā, bet nu parasti ir tā, ka rudenī tad tu tā kā nomierinies bišķī. Tad tu ielien savā migā, un tad tu tur raksti dziesmas un producē un daries, bet šobrīd ir tā, ka nē, mums vēl ir akustiskā tūra, un tad atpūtīsies kaut kādā. Ne šogad. Bet es ļoti baudu šo laiku, un mēs tiešām aktīvi gatavojamies šai elektroakustiskajai tūrai, un tā kā, ir ko darīt. Māris vienmēr ir ko darīt, cilvēks jūtās labi, vai ne? Māris vienmēr uzbāžās visiem ar tehniskajiem jautājumiem. Es zinu, kas ir akustiskā tūra, pats spēlēju disenēs elektroniskā mūzika. Kas ir elektroakustiskā tūra? Tas savieno to visu kopā. Tas principā ir akustiskās ģitāras ar tādiem, pievienotiem elektroniskiem elementiem, kas ies tur playbackā, un tur skanēs arī, piemēram, tur drumpadi un visādi tur mazi tādi ausu kaceklīši. Nezinu, kā viņus nosaukt. Man patīk šis termins. Skaņas gabaliņi. Skaņas paletes, kas nāks, kas skanēs elektroniski, kas netiks radītas akustiski. Tur tāds foršs mikslīds būs ar akustisko ģitāru un ar klavierēm un ar sitam instrumentiem un zvangiem. Tur būs viss kaut kas. Mēs šobrīd mēģinam Liepājā, un tad liksim to visu kopā, un pašiem ir interesanti. Kā jūs tikāt līdz tam? Mēs vēl parunāsim, jo tas ir tāds finišs, jo akustiskā tūra vēl nav sākusies, bet tūlīt startēs, vai ne? Tik maz tas laiks skrien, un es arī nespēju visu aptvert. Bet par to vasaru un par arī to pašu debijas albumu, jo to jūs spēlējat un priecājat mūsu koncertos par personas kodu, un tūlīt jau gaidām nākošo mini-albumu, vai ne? Kā aizvadīt tā vasara? Es pati, manuprāt, paspēju pabūt kādiem 4 koncertiem, ka man beigās neērti jau palika. Un es jau Mārim stāstīju aizmugurē. Jā, es varu apliecināt Adalīnu, kā atgriežās pēc koncerta, vienkārši kūst un peld joprojām emocijās. Un tur bija tā dziesma, tik labi izpildījās, tā publika tā noreaģēja, un Kristīna tā, un šitā, un tā, un tad tas ģitārs soliņš. Un vienkārši es redzu, ka cilvēks peld vēl joprojām jūsu koncerta emocijās. To tā mūzika dara. Vai ne? Nodara gan. Un es vēlējos jautāt, kā jums ir vasarā? Skaidrs, ka kaut kādai programmai tomēr ir jāsako. Un jūs arī esat izdomājuši, kas labskanīgi sadara kopā un tam līdzīgi, un koncertējat tik intensīvi un īsos laika periodos, jo sanāk būt tur, jūs arī ceļojat laikā. Es nezinu, kā jūs to visu varat paspēt. Mēs dzīvojam mašīnā. Principā tāda ir sajūta. Tad jums ir tūras buss jau, vai? Mums vēl nav tūras buss, bet mums jau, mēs plānojam. Vajadzētu, jo, visu cieņu manam dzīvesbiedram Didzim, kurš mums ir stūrētājs arī visu vasaru, jo mēs kolēģīšiem izvēlamies to nedarīt, un Didzim vienkārši nav variantu. Viņam nav izvēle. Bet, man šķiet, ka nākamgad mēs labosimies, un arī akustiskajā tūrē, ņemot vērā, ka mums būs gaismas elementi, kas būs tādi palielāki izmērā, mēs nevarēsim to ietilpināt vienā mazā mašīnā, līdz ar to busiņš beidzot būs. Ar to mēs arī jūs
progresējam. Var jau vilkt piekabi, bet tās piekabas... Protams, ka var. Jums vajadzētu arī kaut kādu bingo izlozi, kurš šodien stūrēs. Ne? Un Jā, tad vēl skāms kāds trīs puļķis. akmeņus Jā, četras vai arī tā. papīdītes, jā. Darētu arī tā. Bet par to vasaru, ko es vēlējos jautāt, vai tev ir kādas spilgtas emocijas, spilgtas atmiņas, kas varbūt mazliet izslīd no tās programmas un sanāk vēl labāk kā plānots? Vai ir bijis kāds tāds mirklis? Jo tomēr publika atšķiras gan pa pilsētām, gan vakaru stundām, pasākumiem. Un kur mazliet jūs sajūtat, vai uz skatuves, vai vienkārši tehniski apsvērumu dēļ. Es zinu, ka pat arī taviem grupas biedriem, Kristam ar Dīdzi sanāca, ka tur viena tumba, vienkārši pārstāja darboties, un beigās bija jāmuzicē akustiski. Un tā izveidojās tāda superīga versija Kris Noā dziesmai. Jā. Labākā, kas vispār bija dzirdēta. Varbūt jums ir līdzīgi kā gadījies vasaras ietvaros. Jā, man grūti tā izcelt vienu konkrētu koncertu, bet tagad pēdējie 2 koncerti, kas bija Rīgā, viens bija Dzegužkalnā, otrs bija Līgatnē, Zeitā. Tie bija tādi ļoti emocionāli spēcīgi un tādi augstas enerģijas koncerti. Bija arī daudz cilvēki, bija ļoti, ļoti īpaša publika. Zini, to nevar tā nesajust, un tas mūs tik ļoti pacēla, ka es pēc tam pāris dienas atkal nevarēju no tā attiet, jo man parasti ir tie jaudīgie koncerti, tad tās attiešanas ir tāds grūtāks, tu vēl tomēr arī nedaudz pasvini gan jau pēc tam to vasaras noslēgumu. Bet jā, visa vasara jau kopumā ir bijis tāds skrējiens un lidojums gaisā, līdz ar to kaut kā skaisti. Jā, man grūti tā izcelt vienu konkrētu, bet tas, ko es jūtu, ir, ka kaut kailī ģimenē aug arvien lielāk. Absolūti. Tas notiek mums pašiem nemanot ļoti strauji, par ko ir liels prieks, un jā, tiešām cilvēki ir mūs sadzirdējuši. Pēc Stīvi izpārdot Palādījumu koncertu, tas jau vien ir rādītājs. Jā. Un jādomā, ko darīt tālāk tagad ar to visu. Jā. Jūs jau zinat, kur tālāk var iet, vai ne? Mēs darbojamies. Mežā ir parks Rīgā. Arī taisnība, jā. Vēl viens tāds iekštelpa arī mums varētu būt lielāks. Mēs neko, mēs tik tā. Izsakam minējumus. Ambīcijas aug, tā tam ir jābūt. Bet kā tas ir ar jūsu mūziku? Es klausos, man tomēr asociējas Palādījumu. Tas ir tas izmērs. Es pats personīgi neesmu lielo super mega festivālu vai koncertu cilvēks. Man tomēr jūsu mūzika neasociējas nevis tāpēc, ka jūs nebūtu pelnieši spēlēt Meža parkā, bet tomēr ar tādu intīmāku gaisotni. Kā tu pat uz šo visu skaties uz to, ka jūs organiski augat, tie klausītāji, kas grib jūs sadzirdēt, ir vairāk, vai foršāk ir vairāk koncerti un mazākam cilvēku skaitam, vai viens lielāks koncerts, jo tu pieminēji arī tos pēdējos 2, kas ir tādi apjomīgā, kuplākā pulkā. Jā. Ja tu man jautā, man personīgi labāk patīk daudz un mazi koncerti. Bet ņemot vērā mūsu šī brīža skaņu, man šķiet, ka mēs ļoti labi piestāvam arī arēnai. Mēs varam būt arī stadiona grupa, jo mūsu jauda pierāda, ka mēs, protams, gan uz mazām skatuvēm kaut kā viņas labi viņās ierakstīties, gan uz tām lielajām. Līdz ar to es domāju, ka mēs šobrīd esam kaut kur pa vidu. Bet es domāju, ka mums neviena skatuve nebūs par svešu. Ļoti labi pateicis. Ne par lielu, bet ne par svešu. Jā. Tieši tā. Jā. Un te mēs varētu atkal mērķēt uz, piemēram, pasaules tūrēm, bet tad varbūt būs jādomā par albuma anglisko versiju. Jā, tur vajadzētu, lai saprastu tomēr visi, bet to skanējumu jau vien var baudīt, pat vārds nesaprotot, jo tas viss kaut kā tā enerģija atmosfērā tur samaisās kopā un tiešām ir grūti nenolasīt. Tad tu esi akls, ja tu nesaproti. Bet vienā no koncertiem Palādījumu otrajā, es teiktu, ka viens no spilgtākajiem notikumiem bija tā akustiskā versija, kur jūs kuplākā ģimenītē sanācāt kopā uz skatuves un tikko arī dzirdējām pirmskaņojumu radio viļņos dziesmai Vēl vien reizi. Jā, Dievs, tādas fejas tās meitenes. Oi, pastāst, kā jums šis radās kopā? Tas tāds skaists stāsts. Estere Tauriņa, viena no meitenēm, kas arī piedalās šajā feju korī. Viņa patiesībā iedvesmoja mūs radīt šo versiju, jo viņa bija ielikusi sociālos tīklos nelielu fragmentu no Vēl vienu reizi dziesmas, kur viņa dzieda savā interpretācijā, kā viņa to dzird, un mūs tas tik ļoti saviļņoja, ka mēs sajūtām, ka šī dziesma ir pelnījusi kaut ko
kaut ko citu. Un jā, tad radās doma par meiteņu, par feju kori, kā es viņu tagad saucu, jā. Un kaut kā, jā, mēs uzrunājām meitenes visas uzreiz ar visām 4 iekšā un satikāmies, sadziedājāmies, un tad jau tas palādījums, kas vispār bija tiešām viens no man šķiet spilgtākajiem koncerta brīžiem, kas mūs pašus aizkustināja, un tad jau sapratām, ka, tas ir jāiemūžina, tas ir jānofilmē, tas ir jāieraksta. Jo, man liekas, ka viens no tādiem Latvijas spēcīgākās vokālistas, interesantākās ir satikušās vienā projektā. Un, kas zina, varbūt vēl kaut kur kādreiz mēs satiksimies šādā savienībā, bet tā tas arī radās. Principā no viena Esteras impulsa radās šī burvība, par ko man liels prieks. Jā, man vakar bija tāda svētku sajūta, kad mēs šo dziesmu palaidām, tad bija tāds, ka ir arī plašāk dzirdams. Dziesma ir jauna krāsa, dziesma jau tā priekš manis ir ļoti vēl vienreiz īpaša. Nesā līdzi. Jā, bet ar šo versiju viņi iegūst pilnīgi citu jaunu krāsu, un cilvēki arī to ir pamanījuši un novērtē. Tā kā paldies meitenēm visām, kas tur piedalās. Ir labs. Ir ļoti labs. Man ļoti patīk pašai. Tā nebija arī tāda maza aizdarīta tam, ka jādodas ir rudenīgajā akustiskajā tūrē? Es tagad negribu samelot, vai šīs bija tas aizmetnis, vai man šķiet, ka ideja par akustisko tūri jau bija pirms šīs versijas, jo vispār jau šis formāts mums ar Dīdzi nav svešs. Mēs pirms vēl kaut kaila vispār bija tikai mūsu sapnis. Pirms tam mēs jau ar Dīdzi tā arī spēlējām, ar 2 ģitārām, divatā, istabā. Līdz ar to mums šis akustiskais formāts ir kaut kādā mērā ļoti tūs un mīļš, un viņš ir arī tāds izaicinošs, jo tomēr tas tev nav spēlēt skaļi uz lielām skatuvēm, tās ir mazas telpas, tavi skatītāji tev ir ļoti tuvi, viņi ir tādi intīmi, personiski koncerti, kas man ir bieži vien mīļākie. Tu nevari ritmu grupā paslēpties. Kaut kas un basģitārists ar bunģieru apēd to visu. Nekādi, un tas ir tik forši, ka tu redzi tās klausītāju acis, un tu vari vērot, ko tā mūzika ar viņiem dara. Man ļoti patīk šis formāts. Tā kā mēs esam arī nedaudz eksperimentālā grupa, tad mums patīk pamainīt šīs te fāzes. Te mēs esam skaļu rock grupa, te mēs šodien esam akustiskā elektro, folk, pop grupa, piemēram. Viss, ko vienmēr iedomāties. Jā, tā kā es domāju, ka mēs vienkārši papildinam mūsu spektru ar jaunām krāsām. Un te jūsu grupas nosaukums arī ļoti labi spēlējas. Manuprāt, viskailākie arī esat šādos koncertos, vai ne, un šādā atmosfērā. Kā jūs ceļosiet pa visu Latviju, un tas sākums jau ir 13. septembris tāls. Mums te ir priekšā. Tālzos, mīļie draugi, biļetes vēl ir, ķeriet, kamēr karsts. Tas ir tā kā tūlīt. Es nespēju noticēt, ka vienkārši jau nākam sestdien mēs esam Tālzos. Un sākas tūre. Un tad jau mēs būsim arī pie jums šeit 27. Man patīk, ka pa vidu tur tas šofers stāsts uzreiz ir. Pa vidu Rēzekne pa vidu. Vēl Rēzekne pa vidu, jā, un vēl... Jā, tieši tā. Un vēl, protams, ir viss oktobris, un vēl būsim Saldu, un Liepāja tepat pie mums. Liepājā, kur tik mēs nebūsim. Jūs visur būsiet. Daudz. Skaidrs, ka te ir menedžments strādājis, bet vai jums arī ir kādi īpaši stāsti ar tām lokācijām, kur muzicēt? Lokācijas, man liekas, Latvijā mūziķim vienmēr ir bijusi problēma, jo šķiet, ka tu visur esi spēlējis. Bet šī tūra pierāda, ka mēs visur neesam spēlējuši. Un ļoti daudz vietas, kur mēs spēlēsim šajā rudenī, mēs neesam līdz šim spēlējuši, kas mums ir labs izaicinājums redzēt, kā tad tas viss izskatīsies dabā. Ir interesanti, meklēt. Māksliniekam meklēt vispār tās lokācijas, kur tad, ko tad mēs tagad jaunu izdomāsim, kur tad mēs varētu paspēlēt. Nav jau, piemēram,
Rīgā tā ir milzīga problēma. Bet, tāpēc ir jābrauc kā riņķi, jābrauc uz Kurzemi. Visur grib jūs dzirdēt. No Rīgas pamukt ārā un atbraukt uz koncertu un pabaudīt kādu no pilsētām, iepazīt savu dzimto zemi, no pilsētas izbraukt ārā. Sen jau bija laiks. Vesels piedzīvojums, viss skaisti. Un tur varbūt arī top un nopaļojas tas jaunais albums, jo ir mazliet cita garša, cita iedvesma, vai ne? Un pavisam drīz, labi, es tā saku, kā es zinātu grupas iekšienē, bet gaidāms ir arī albums vēl viens. Jā, mums vispār tapinās, principā 2 albumi. Ir tā kā mini-albums akustiskais, un tad nākamgad vēl būs studijas albums pilnais, jo, mums tomēr ir tikai viens bērniņš pagaidām, bet būtu laiks jau tā kā otru arī. Ir sakrājies. Ir sakrājies, ir emocijas, un viņas ir jāizraksta, jāizproducē ārā no mums, un jānodod jums. Tā kā, mini-albums ir tepat jau, dziesmas ir, daudzas ir ierakstītas, dažas vēl jānofinišē, kā saka, un tad jau nākamais. Tā kā es nezinu, kā mēs to visu paspējam un paspēsim, bet... Kur ir tā atkopšanās fāze? Tu teici, ka viņas nav. Viņas nav, bet viņa ir arī atpūta. Cilvēkam ir jāmāk ieplānot. Tas tomēr nav tā, ka... Tas ir tāpat kā ar darbu. Tev tas ir jāieplāno, jāliek kalendārā. Kur aizbraukšu uz Spānu rīt, piemēram. Nesanāks. Šobrīd es saprotu, ka turpmākā gada laikā atpūt, nesanāks. Nesanāks, jā. Atpūtīsies vecumdienās. Tiekamies 27. gadā, varbūt kādā kurortā. Varbūt mēs tevi varam pierunāt, pavērt, varbūt, mazliet to aizskaru vaļā uz koncertiem, varbūt uz nākamu albumu, varbūt tu mums ar kaut ko smuku uzspēlēt. Es varu nospēlēt, jā. Mums būs tāds brīnišķīgais raidījuma noslēgums. Ar akustisko. Kā reiz tūri sauc, kur klusums zied. Un arī šī dziesma, tad ir šīs tūras tituldziesma. Jāpieskaņojās. Viss kā koncerta labākajās tradīcijās. Arī te. Aizved mani tur, kur klusums zied. Iztukšotās vārdu jūras, horizons tik spilgti blaus un tūkstoši vis apkārt kliedz. Tavi čuksti vienmēr skan skaļāk par tiem. Klausies, lai prāts sāk runāt. Runā, lai sirds dzied. Aizved mani tur, kur klusums zied. Tavi čuksti vienmēr skan skaļāk par tiem. Klausies, lai prāts sāk runāt. Runā, lai tava sirds dzied. Spilgti blaus, čuksti skaļāki par tiem.
klausies, lai prāts sāk runāt, lai tamba sirds dzied. Kristīna, paldies! Ei, paldies! Gribas runāt. Paldies, Kurzemes radio! Vienmēr tā. Es novēlu laikam tā. Izklausīsies mazliet interesanti, bet lūdzu palieciet tik kaili un nav runa par ķermenisko, bet tas, cik ļoti var tajās jūsu sirsniņās ieskatīties ar mūzikas palīdzību, tas ir vienkārši fenomenāli. Tā kā kolosāli, mīļā, paldies! Palieciet tādi, kādi esat. Paldies! Paldies par šiem vārdiem, jā, ļoti skaisti pateicis. Ļoti, ļoti forši. Nu, tiekamies, mīļie draugi. Koncertos. Pērciet biļetes, tiekamies tūrē, būs skaisti. Uz Osenīt arī būs, un būs kaili, tieši tā. Paldies. Un paldies klausītājiem, mēs arī sakam tev čau, čau. Čau. Un līdz rītam. Atā. Kurzemes radio.